Silos būvniekiem iespēja iegūt pirmos punktus ātrajā uzbrukumā. Viņi gan aptur uzbrukumu un Henrijam 3 punktu metiens. Precīzi! Numur 420 Gustavs izcīna atlagošo bumbu. Henrijs Pļaviņš skaisti piespēle. Markus bloķēts! Un varam jau novērot, ka parasti melē gaļu ceturdaļas iesāk ļoti spēcīgi, un parasti tieši Silos būvnieku uz otrā ceturdaļu otro pusi var pievilkt spēli. Tikmēr Slaudiens! 1-3 punktu metiens. Jānis Burķītis nomāna 2 punkti! Eleganti nomāna savu piespēli un ieiet iekšā uz viegliem 2 punktiem. Caurgājiens. Un nobloķēts metiens. Endijs nedaudz apstulbst. Vai Henrija Pļaviņa centieni būs pietiekami? Labi, Renāts Bērziņš no muguras pienāk nemanot. Metiens Tomam Melnbārdība 3 punkti. Toms Melnbārds ar bumbu. Iespēlē iekšā. Izspēlē atkal Zāru. Tas Bērziņš nemet. Floaters. Pats izcīna atlāgošo bumbu un piebeidz. Redzam, Henrijs Pļaviņš. Atbildīgais gan par basketbolu mums ir Rubiks Kristiāns, kas, kā jau iepriekš minēju, 3 punkti! Jā, vēl viens 3 punktu metiens. Precīzs! Konstrukcija ir ar to auts un bumba RVS 1 komandā. Vecā labā Mežielas zāle. Maksims Rodīns postā. Skaisti ar kreiso rociņu. 2 punkti. Precīzi. Reins Kronbergs 3 punkti. Nav precīzs metiens. RVS2 pirmais numurs vada uzbrukumu. Apstājas un met tādu veidu vai metienu, kas ir pilnīgi precīzs. Jā, kā redzam, izvēlējies tieši vārda brāļa Kreklu. Tieši tā. Ļoti labi sakritība. Tagad jau Mehiem +1 atkal uzbrukums Dembrovskis to ievad. Skaisti saspēlē. Mehi +1. Dembrovskis nomāna. Tagad met 3 punkti. Ļoti labā līmenī. Atlaukušās bumbas uzbrukumā viņi vāc tiešām izcili. Roberts Joņins uzbrukumā Vašuks. Propustālās distancītas, labs metiens. Tam labi cīnās viņš. Gatis Dembrovskis caurgājiens, 2 punkti. 2 punkti. Vašuks tiešām ir dzinējspēks šai komandai. Metiens. Precīzs! Pēdējās sekundēs. Un to nerealizē. Bumba gan netiek. Gan izcīna. Pats izcīna bumbu. Un Rikards Vašuks tālmetiens nav precīzs. Un atkal Roberts Joņins atlākos bumbu. Laba piespēle. Rikards Vašuks 2 punkti. +4. Akadēmiskie kandidāti cīņa zem groza izspēlē ārā. Vēl viens saspēlīt pa parametru skaistu piespēli. Tagad 3 punktu metiens. Precīzs! Raivis Liepa izcēlies ar 2 ātriem 3 punktu metieniem un izvirza savu komandu vadību. Šo bumbu. Edvards Valneris 3 punkti. Kā Gailīši dots uzbrukumā, gan tiek nedaudz apturēts un nu jau brīvs tālmetiens. Kas kaut kā ieripo iekšā. Markam Jaunzemam 5. punkts. 3 punkti, 3 punkti. Edvards Valneris var iesākt uzbrukumu. FK Gailīši sastāvā skaista piespēle. Raivis Liepa ar bumbu. Ievad uzbrukumu izspēlē. Dodās postā. Un Ričards Cārts izcīna ar masu šos punktus. Kārtējā. Raivis Liepa. Ričards Cārts pieprasa postapu, to arī dabūna. Tagad izmantos savu svaru pārsvaru, dodas zem groza un realizē vēl 2 punktus. Un Raivis Liepa paskatās uz pulksteni. Izšķirās par pēdējās sekundes tālmetienu. Tas ir arī precīzs. 22 punkti Raivim Liepam. Un izcils caurgājiens Eduardam Valnerim. Jūsu priekšā. Vai akadēmiskiem kandidātiem izdosies comebacks? Bet Dīša galvas pārtver bumbu un triec to no augšas. Ļoti efektīvs spraudiens no augšas.
Solis atpakaļ, 3 punktu metiens. Precīzs! 3. Un akadēmiskā kandidāta tiek Bloķēts noķēts metiens. Raivis Liepa. Dižgāvs loķē. Izcili Labi piespēle aizsardzībā Ričardam spēlēt kā Zaram. Gailīši, bet Ričards